Pašvaldībām likumā ir paredzētas tiesības, ka viņas var nevis atbrīvot no nodokļa, bet viņām ir tiesības atlikt nodokli īpaši sociāli jūtīgām grupām līdz tam brīdim, kad, teiksim, nekustamo īpašumu atsavina. Tas varētu būt tie gadījumi, kad cilvēkam ir mantots nekustamais īpašums un cilvēkam ir ļoti maz ienākumu, bet viņš nevēlas no šī īpašuma iet projām, ja, teiksim, viņš ir ļoti cienījamos gados, ja, tad ir pašvaldībai šādas tiesības atlikt šo nodokli līdz tam brīdim, kad tas īpašums tiek pārdots vai mantots vai tā tālāk. Ja. Tad šādas tiesības ir. Likums šobrīd neparedz tiesības pašvaldībām pašām atbrīvot no nodokļa. Maksimāli, ko pašvaldības var izdarīt, maksimāli viņas var noteikt nodokļu likmi viszemāko 0,2% un pašvaldības var noteikt vēl papildus 90% atvieglojumu. Tas ir maksimāli, ko pašvaldības šobrīd var izdarīt. Jā, kādēļ nekustamā īpašuma nodoklis nepārtraukti ir tādā kustībā uz augšu? Tas ir tiešām dēļ tās nodokļa bāzes, dēļ šīs kadastrālās vērtības. Kadastrālās vērtības tiek aktualizētas ik pa 2 gadi turpmāk, ja, un līdz ar to mēs tagad jutīsim, ja kadastrālā vērtība principā balstās uz vairākiem kritērijiem, bet viens no kritērijiem ir nekustamo īpašumu darījumu cenas, ja, un ja mums... Ja, kā saka, mūsu kaimiņi pārdod nekustamos īpašumus un tās cenas būtiski pieaug, tad ir iespējamība ļoti liela, kad arī mūsu īpašumam šī kadastrālā vērtība varētu pieaugt. Tas nekas, ka, teiksim, mēs šo īpašumu neesam 10 vai 20 gadus pirkuši nepārdevuši, bet, ja mums apkārt kaimiņi pārdod un šīs cenas būtiski pieaug, tad tas iespaidos arī mūsu īpašuma kadastrālo vērtību. Jā, skatītāji jautā arī par to, kas ir aizdomīgi darījumi un kas tie tādi ir, kā to saprast un kāpēc bankas var vienpersoniski nolemt, ka mans darījums pārdodot tur mazu, piemēram, kaut kādu zemes gabalu vai ko, ir tik nesamērīgi augsts novērtēts un līdz ar to ir ļoti aizdomīgs. Jo jūs arī tikko teicāt, ka kadastrālā